Nu, kurai dāmai gan nav gadījusies situācija, kad ir skaista kleita vai, piemērot, apavi, bet atbilstoši somiņu nevar atrast apskrienot tevi vai visus Rīgas veikals. Tad nekas cits neatliek, kā ķerties pie darba pašam un ar zinātāju palīdzību izgatavot tieši tādu somiņu, kādu vēlaties jūs. Tieši šūšana ir bijušās žurnālistes Zanes aizraušanās kopš bērnības. Sākot no kleitām līdz pat somiņām, kas kā dāvanas sākumā tapušas tuvākajiem draugiem. Tagad Zanes hobijs pārtapis biznesa idejā. Viņas izveidotajā uzņēmumā darina somas. Nevis desmitus un simtus pēc viena parauga, bet īpašas, katram individuāli gatavotas. Jāļauj cilvēkiem pašiem domāt, kādas tās somas viņi grib. Jo arī šobrīd Latvijā tas piedāvājums gatavām somām ir ļoti liels. Var pavadīt 4 vakarus, izstaigāt Molas, Pici un vēl pāris ielas un daudzus veikalus, bet varbūt neatrast tieši to, ko tu vēlies. Darbības princips ir ļoti vienkāršs. Jāizvēlas kāds no vairāk nekā 20 piedāvātajiem dizaineru veidotajiem somu modeļiem un jāpiemeklē atbilstošās krāsas un materiāli, kādu 100 audumu klāstā. Pagaidām, kamēr uzņēmums vēl tikai ieskrienas, to var darīt uz vietas ārtbagu birojā, taču vēlāk savu īpašo somiņu varēs izveidot un pasūtīt internetā ar īpašu konstruktoru palīdzību. Internetā somu konstruktorā būs tie pamata modelīši, kuriem tad varēs likt klāt rūtainu, teiksim, ar gaišu audumu, jeb kādas kombinācijas, paskatīties, pavarēt ar rokturīšiem, teiksim, vakar somiņām būs gan ķēdītes, gan aukliņas, teiksim, ko var izvēlēties, kas katram labāk patīk, un arī iekškabatās, teiksim, arī oderi var izvēlēties, citiem ļoti patīk, teiksim, krāsainas. Soma jau ir viens no funkcionālākajiem aksesoriem, tā nav kaut kāda zīda šālīte, kurai varbūt ir tikai dekoratīva nozīme vai stīpiņa, bet soma mums ir kārtīgs funkcionāls aksesors, kurai arī ir jākalpo ar domu, ka tur ir jāieliek. Izvēles iespējas ir tiešām plašas, sākot ar piektdienas vakaru somu, kurā ietilpst pat vīna pudeli, un graznām vakaru somiņām līdz pat ikdienai piemērotām dokumentu un sporta somām. Kad vajadzīgais modelis ir izvēlēts un arī krāsa saskaņota, visbiežāk ar līdzpaņemtajiem apaviem, šālēm vai kleitām, tad somiņi nonāk pie šuvējas. Rezultāts ilgi nav jāgaida, un īpaši pašas izvēlētas somiņa ir rokā. Kas ļoti patīkami, naudiņa, no kuras nākas šķirties, lai savā īpašumā iegūtu pēc pasūtījuma gatavotu somu, ir ievērojami zemāka nekā lielākajā daļā vidusmēra masu produkcijas veikalu. Ideju Zanai netrūkst. Taps gan dāmu iepirkuma somas, gan suvenīri ar tautiskiem elementiem un pat atstarotājas sievišķībai atbilstošās formās. Laikā, kad mode nosaka individualitāte, mēs jums iesakām izmēģināt arī savas radošās spējas.